otrkārt arī banķieriem nav viegli uzticēties mums. Un šeit ir tā lieta mums savstarpējās, ka mēs esam atraduši. Man patīkam strādāt tas, kad ir galvenais, kad ir uzticējušies man. Un man nav pievīluši. Un otra lieta, ja mēs te tomēr atnākuši esam saņemt naudu, nodot un kaut ko vēl darīt, tad caur šo banku nauda sakārto vidi. Un lai jums veicās, un caur jūsu rokām arī mums. Apsveic. Lūdzu. Unibanka kolektīvs vēlos jums veiksmi, bet tomēr, ka visu banku tā sistēmā nebūsim te salākie, bet būsim vērā ņemami konkurēti. Lūdzu. Mūsu iestāde ar jums ir diezgan nesen sākus sadarboties, bet filiāles izaugsmes esmu vērojis no pašiem sākumiem apmēram, ka no sākuma bija maza banka, tagad izskatās liela banka, un lai turpmāk no šī tā mazā koka izaug liels koks, un šī banka vēl joprojām ir banka. Apsveic jūs. Lūdzu. Strādājam mēs jau kopā ar jums kopš paša sākuma, un es domāju, ka tie 3 pirmie gadi ir aizgājuši apusēji, uzskatām, ka veiksmīgi, un lai arī tas turpinājums būtu tāds pats. Un ceru, ka kopā. Es tā jūtu pār ceļam, tas turpinās. Jā, tev lietas man sasparoties, ka jau šitādu uzbūvē man cits ar nekas neuzbūvē. Tas ir kārtībā. Lūdzu. Mēs bijām liecinieki pirms 3 gadiem šai bankas vaļāvēršanai, un šodien atkal mēs esam kādā priecīgā notikumā. Šodien mēs jau esam šeit, veicam 2 lietas, strādājam darbā, un esam arī jūsu klienti. Un galvenais, ko mēs jums vēlam, mēs vēlam stabilitāti, lai tā tiešām būtu stabili gan mums. Ko man gribētu teikt? Mēs laikam esam konkurējušā banka. Un varbūt ar laiku mēs varbūt arī būsim pat tik daudz lietu, cik jūs varētu būt. Un arī mēs te augstu paplašināsim. Ko es gribētu vienīgi teikt? Novēlēt jums veselību, izturību. Un es ceru, ka klients tomēr padarīsim. Klienti jau mūs paši izvēlēt. Lūdzu. Kad vēl mācījos Rīgā, viens no maniem pasniedzējiem teica, ka slinkums ir cilvēka dabīgs stāvoklis. Un jūs bijāt man tuvākā banka. Es šeit izvēlēju neskļūties. Lai jums teikt. Tā ir klients mūs tepat kaņģi mājā. Lūdzu, es vēl. Viss, ko? Ja visi, tātad vēl nav viss nav gruzīts. Es neesmu atnācis tā kā te vispār, tādām materiālām vērtībām, man vairāk tādas garīgas vērtības bagāžā. Pat cik tepat kaimiņš Andris pieminēja to 30. septembri, tad viņš laikam bija kalendārs sajaucis. Tagad vairs nav tas pirms Pētera 1. kalendārs. Šodien 27. septembris, varbūt arī tā. Izrādās, ka es nepaspēju, tā kā mans kolēģis no ērgļiem to bildi uzmālēt, viņš jums iedeva bildi, man kompaktdisks vēl tikai top. Un es jums it kā uz pēcnomaksu šo velti pasniegšu vēlāk kompaktdisku. Puķis arī jūs esiet paņēmuši, man jau visas puķes, Lubānas kasētā strādā mana vecākā meita Jolantam sieva Vija. Kas atliek? Atliek tikai vīrišķīgi paspiest roku, lai jūs kā auguši augat. Bet tu nebija no tiem pirmajiem, kas laikam sāka. Man liekas, ka visvairāk vīrišķīgas rokas spiediens pienākās Žanim. Viņš bija viens no tiem, kas pirmais šeit to lietu sāka. Un laikam bez Gvido arī tā spēle nebūtu tik veiksmīgi gājusi jums. Tātad jūsu personā sveicu visu kolektīvu un tā turpināt. Zemes banka izrādījās ir tā drošākā.
gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē. Lai jums veiksmi! Vēl kāds lūdzu ir? Tas ir pa bankas sacensībām. Jā. Lai šeit ceļojuši. Kas, pirmas emblēmas nebūs. Atradās viens devīgs sponsors, un tā ir Madonas zvērsaimniecība, ja, kas palīdzēja šo te lietu darīt. Bet, pat cik es to dāvanu tomēr jums došu, tad tagad apmēram 20 minūtes garš ieskats šajā kompaktdiskā. Nu, tur var būt daži gabali tādi, kas nav tradicionāli gruzītim, ja, bet nu tādi laiki, ja, jāmēģina iztapt visiem strāvojumiem. Ja. Tā kā patreiz arī valdības veidošanā nav nekādas skaidrības, tad pirmā dziesmiņa, manuprāt, ļoti labi raksturo šīs dienas situāciju. Lūdzu, man izprāt. Bankas reklāmas ir grūzīša reklāma. Citiem jāmaksā. gads valsts sabiedrisko laikrakstu svarīga informācija. Uz saviesies sevišķi daudz mežu cilvēku. Daudz ne tikai augustos, bet arī kontroli mājas. Nē, nu māsa vērtīgi. Ir arī jābūt